Šodien raidījumā Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu. Iestādi mežu mazbērniem. Viszinātkārākā tauta, protams, ir bērni un pusauģi. Visu taču vajag pašiem izpētīt, pamēģināt, bieži vien pat neiedomājoties, kādas tam var būt sekas. Elektrība mums ir visapkārt, un nezinot vai arī neievērojot elektrodrošības noteikumus, iespējams gūt traumas, ar kuru smagajām sekām labākajā gadījumā būs jāsadzīvo visu mūžu. Jāatzīmē, ka smagas elektrotraumas Latvijā ārstējam mūsu slimnīcā 5 līdz 10 gadā. Skaits varbūt izklausās nav liels, tomēr jāuzsver, ka visas šīs traumas ir ļoti, ļoti smagas. Un būtībā, ja cilvēks izdzīvo, tad jautājums ir tikai par to, kāda mēra invaliditāte šim bērnam ir, kas automātiski, ar ko nākas sadzīvot viņam pašam, viņa ģimenei visas turpmākās dzīves garumā. Jāuzsver, ka šīs smagās elektrotraumas rada ļoti, ļoti dziļus bojājumus mīkstajos audos, pat kaulos. Tomēr pamatā cieš muskuļi, nervi, asinsvadi, ejot bojā šīm ļoti svarīgajām struktūrām. Tad, ja mēs runājam piemēram par roku, tad varam saprast, ka šī roka savas funkcijas varētu nepildīt nemaz. Kādreiz viņas nāks amputēt pat abas rokas. Un labākajā gadījumā, veicot ļoti ilgas, sarežģītas rekonstruktīvas operācijas, var panākt minimālu funkciju rokās, kas pacientu, kā jau es minēju, padara par invalīdu jebkurā gadījumā. Vasarās ir īpaši jāuzmana tieši bērni un jāseko, lai viņi savu brīvo laiku pavada liederīgi, kā arī jāmāca un jāskaidro viņiem, kas ir elektrība, kā ar to rotaļāties ir bīstami. Aicinot bērnus un jauniešus rīkoties atbildīgi elektroietaišu tuvumā, akciju sabiedrības sadales tīkls organizēja informatīvi izglītojošu kampaņu Netuvojies, spēlē ar elektrību, zaudēsi tu, kur izsinot dažādus uzdevumus, uzklausot speciālistu skaidrojumus, jaunu informāciju guva gan bērni, gan arī viņu vecāki. Ko tu labu darīji un ko tu uzzināji par elektrību? Es pildīju uzdevumu un uzzināju kaut ko jaunu, kad pie elektrības nedrīkst iet. Citādi brauks avārijas mašīna. Kā jūs vērtējat šo pasākumu? Ļoti patīk, jau piedalāmies 3. gadu ar savu meitu Amēliju. Uzzinām kaut ko katreiz, kaut ko jaunu. Es, piemēram, šoreiz uzzināju, ka elektrības pirmsākumi ir meklējami senajā Grieķijā, nevis Eģiptē. Es biju nepareizi atbildējis, bet tagad es zinu, ka senajā Grieķijā elektrības pirmsākumi ir meklējami. Kaut ko jaunu arī mammas uzzina, ne tikai bērni. Un mēs esam pirmo reizi un noteikti ne pēdējo reizi. Un liels paldies jums par jūsu radošumu un par mūsu izglītošanu. Kas tieši būtu jāzina par elektrodrošību bērniem un vecākiem, sākoties vasaras brīvlaikam? Bērni, sākoties vasaras brīvlaikam, ir diezgan neuzmanīgi. Viņi ļoti labprāt pavada laiku savu brīvā dabā. Un ir jāatcerās šī bīstama elektrības zīme, pirmkārt, kas ir uz sadales tīklas objektiem, kuriem mēs aicinātu netuvoties. Un, ja bērni vai pieaugušie redz kādu bīstamu situāciju, tad noteikti vērsties klientu servisā un zvanīt tālruni 80 200 404 vai arī glābšanas dienestiem, un mūsu speciālisti attiecīgi rīkosies un novērsīs to. Šovasar mēs esam jau piedalījušies bērnu drošības pasākumā, kas norisinājās Ķīpselā. Tad šīs bērnu drošības pasākums Vērmanas dārzā un mūsu sociālās kampaņas ietvaros mēs plānojam tādu vienu noslēgumu pasākumu tieši pirms mācību gada beigām, jo mums būs sociālās kampaņas ietvaros, mums ir spēle Draugiem LV, izstrādāt spēle bērniem un patiesībā arī viņu vecākiem, kur mēs mēģinam izglītot par bīstamām situācijām un aicinām tām netuvoties. Un šīs spēles ietvaros mums arī būs plakātu konkurss. Un noslēdzoties šim plakātu konkursam, kur katrs bērns varēs iesūtīt sev vai līmētu, vai zīmētu, vai izgatavot plakātu, tad noslēdzoties šim konkursam mēs noteikti aicināsim labākos darbus, kurus izvērtēs žūrija, labāko darbu autorus uz tādu noslēgumu pasākumu, ar ko arī noslēgsies šīs aktivitātes 2013. 2014. mācību gadā. Bet paralēli tam mums vēl notiek
mūsu objektu apsakošana tieši pirms vasaras šī brīvlaika, lai mēs būtu pārliecināti no savas puses, kad ar mūsu objektiem viss ir kārtībā, viņiem ir atjaunots nožogojums, atjaunots marķējums, tātad šis bīstamais marķējums, lai mazinātu šo iespēju, kad bērni var iekļūt mūsu elektroietēsēs. Kā ir jūsuprāt, vai nepieciešams šāds pasākums par elektrodrošību? Es domāju, ka noteikti. Vai jūs ģimenē ievērojat elektrodrošību un māciet to saviem bērniem? Jā, jau no mazotnes tiek mācīts un apmācīts, kā vajag pareizi darīt, lai nekļūdītos. Ko jūs tieši mācat saviem bērniem par elektrodrošību? Neko? Nav tā. Atnāc mājās, zini, šodien elektrības stunda būs tāda. Tā mēs nedaram. Ka kaut kas dzīvē gadās, tad pa hodu ģeli tad arī daram, jā. Vai bijusi arī kaut kāda saskari pašam ar kaut kādām traumām, elektrotraumām? Jā, liekas, ka katrs ir dabūjis bišķi ar elektrību. Un jau man liekas arī dabūjis ar elektrību, ne? Nē, laikam jau nav. Bet vai zināt kādas nopietnas sekas? Jā, protams, dzīvība un so. Uzkāps, mēs tikko pamācījāmies. Bišķi ne tā izdarīs, nepadomās un nokritīs beidz kā oglīts zemē no vadiem. Ko tu jaunu uzzināji, pildot uzdevumus? Kad nedrīkst ar elektrību spēlēties. Cik jūsuprāt bērni ir zinoši par elektrodrošību? Es gribu teikt, ka bērni ir ļoti zinoši, jo bērniem skolā stāsta skolotāji, un arī šobrīd mūsu sadales tīkls darbinieki dodās uz skolām, lai izstāstītu bērniem par drošu uzvedību elektrolīniju tūmā. Un bērni ir ļoti zinoši, un vecāki te cenšas palīdzēt bērniem un domā, ka bērni tā kā kaut ko nezinās, bet ļoti, ļoti labi bērni zina. Un kāda ir nozīme jūsu dzīvē elektroenerģijai? Vai varētu dzīvot bez elektrības? Ja man būtu konkrēti tagad jāatbild spontāni, tad noteikti nē. Bet, ja dzīve piespiestu, tad droši vien, kad vienkārši pierastu jau. Bet tagad, ja tā padomā, uz sitienu laikam es nebūtu gatava. Tātad droša elektroenerģija ir vajadzīga? Jā, tieši tā. Novēlu jums drošu vasaru un zinot to, ka jūs visi esat ļoti, ļoti gudri un prātīgi, lai jūs ar atvērtām acīm skatāties dabā, un ja jūs redzat, ka kāds draugs vai kāds svešs puisis vai meitene dara nepareizas lietas ar elektrību, brīdiniet, ka elektrība ir bīstami, tā nedrīkst darīt. Lauku bērniem tā ir pašsaprotama lieta, ka saskarsme ar dabu ir viņu dzīves būtība. Pilsētās dzīvojošiem bērniem nevienmēr ir iespējams izzināt dabā notiekošo. Pateicoties akciju sabiedrības Latvijas valsts meža vides izglītības programmas Izzini mežu ietvaros, skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem devās uz mežu, to iepazīt un piedalīties meža stādīšanas talkā. Tā kā mežs izaug 80 līdz 100 gados, talkas devīze iestādi mežu mazbērniem. Mēs atrodamies akciju sabiedrības Latvijas valsts meža Rietumvidzemes mežsaimniecības 7. iecirknī 360. meža kvartālā. Šodien talkā mums ir atbraukuši Rīgas Teikas vidusskolas skolnieki, lai palīdzētu apstādīt 3 hektāru mežu. Dotajā platībā mēs stādīsim, šodien plānots iestādīt ir 9000 priežu stādiņus, šādus, kur ir 1 gadu veci, audzēti akciju sabiedrības Latvijas valsts meža strenčkoku audzētavā, kur ir izaudzēti no izcilām, speciālāk sēklu plantācijā iegūtām sēklām. Šeit ir visi tie certifikāti numuri virsū, rakstīti. Un katrā tai kastītē atrodas 100 stādiņi. Galvenais to stādiņu ir iestādīt pareizi. Pirmkārt, viņu nedrīkst pārkaltēt pirms stādīšanas. Viņam jābūt ir tādam, lai viņi nāk mitrums ārā. Jo viņi tomēr stāda šopos ir ļoti sausa zeme, stāda sausā zemē, lai viņš tūlīt pat iesakņotos. Un galvenais viņu ir neiestādīt ne pa seklu, nedrīkst palikt ārā. Tas kūdras gabaliņš nedrīkst palikt ārā no zemes, viņam jāiestādas tieši ir līdz ar zemi. Un jāpiemina ļoti stingri, lai viņu pēc stādīšanas nevar tā izraut ārā ļoti viegli, lai viņš turās zemē. Tās galvenās kvalitātes prasības. Papildus mežam nekādu mēslojumu neko nevajag, jo šitajā kūdras podeņā te visas barību vielas viņam ir pietiekoši iedotas jau kokaudzētavā, lai viņš varētu sākt augt pilnu sparu. Ir tāda paruna, ka katram cilvēkam dzīvē ir jāiestāda viens koks. Cik kokus tu esi iestādījusi jau?
Tā kā kopumā es piedalos 3. gadu jau šajā pasākumā, kas ir skolas organizēts, un katru gadu cilvēki aiziet 4 klases aptuveni. Katrā kastē ir 100 stādi, tā kā rēķiniet paši, cik šogad jau būs 1200 aptuveni. Un turpmāk es plānoju vēl piedalīties šajā pasākumā, jo man brāļi mācās Rīgas Teikas vidusskolā. Un tā kā viņi mācās tikai 2. un 4. klasē, tad atkal rēķiniet paši, tie ir 8 vismaz gadi, kurus pavadīt kopā visiem kopistiski stādot mežus Latvijā. Un ko tu esi jaunu uzzinājusi stādot mežus? To, cik dziļi tie ir jāstāda kādos attālumos, distancēs, un cik tas ir principā jauks pasākums kopistiski visiem. Tā ir kā liela talka. Tad parāda, kā kociņš jāstāda. Un tad sākumā mēs to aparātu liekam zemē, ieduram viņu, atveram to vārstulīti, Ieliekam stādu. velkam viņu ārā, stāds paliek zemē un kārtīgi kopā piemīdam. Un koks ir iestādīts. Kociņš iestādīts. Tā Teikas vidusskolas sadarbība ar Latvijas valsts mežiem jau ilgst vairākus gadus. Un es uzskatu, ka tā ir ļoti, ļoti auglīga sadarbība, jo mēs esam Rīgas pilsētas skola. Tātad reāli saskare ar zaļo vidi, ar dabu bērniem nav tik iespējama kā jebkurā lauku skolā. Un šis ir veids, kā mēs tā tiešā veidā varam piekļūt dabai, zaļajai idejai un konkrēti meža arī stādīšanas procesam. Pirmkārt, Latvijas valsts mežs sniedz vislielāko finansiālo atbalstu, radot mums šo iespēju piedalīties, bet skola katru gadu arī īrē autobusu, apmaksā autobusu, lai tie, kuri nevar atbraukt ar saviem personīgiem transporta līdzekļiem, to varētu veiksmīgi izdarīt ar mūsu īrēto autobusu. Kā tā gāja talkā? Mums gāja labi, mēs stādījām kokus un visu tādu. Un vēl mēs vienu brīdi visi pārgājām uz tādām vagām, kuras bija pilnīgi tukšas, un mēs viņus sastādījām. Un tagad mēs ejam cept desas un visu ko tādu. Kā mammai kāda iespēja par šo pasākumu? Mēs braucam katru gadu, un es arī faktiski aktīvi aicinu vecākus. Un man tā doma ir tāda, ka bērniem ir jāredz, kā lietas notiek, kā izaug koks, ka to īstenībā var iestādīt. Un es redzu, ka man ir 2 bērni, šis ir mazākais, un es redzu, ka īstenībā mēs braucam kādreiz pa šoseju, un brālis mums saka, ka šis ir mežs, ko es esmu iestādījis. Man liekas, ka tas iedod tādu piederību zemē, tas iedod tādu sakņu sajūtu, ka es šeit esmu dzimis, audzis, stādījis, un pēc manī kaut kas paliek. Interesi iepazīt un izzināt mežu, kā arī piedalīties citās ar vides izglītību saistītās aktivitātēs. Bērniem Teikas vidusskolā rosina skolotājs Pēteris Kaļva. Ziemas mēnešos mēs iesaicamies CO2 projektā un audzējam klasēs, individuāli ģimenēs stādiņus, priedis eglis stādiņus, un tad meža stādīšanas talkā vedam viņus uz meža iestādīt. Tad šādi izejot pilnu ciklu, kā mēs iegūstam no sēklas šo stādu līdz iestādīšanai. Pēc tam vēlāk mēs varam arī redzēt, kā mūsu stāds aug, kā viņš attīstās, kas ar viņu notiek reāli dabā. Ar Latvijas valsts mežiem kopā mēs īstenojam vides izglītību, izzina mežu aktivitātes, kad mācību gadu laikā dodamies uz dažādiem vides izglītības centriem, aktivitātēm. Visā Latvijā braucam uz Tērtas dabas parku vai dodamies Latvijas finieri apskatīties, kā top no Bērzes saplāksnes, vai braucam uz Līgatni, uz dabas takām, uz papīra fabriku, skatoties šos procesus. Un meža stādīšanas talka ir kā noslēdzošā aktivitāte vides izglītībā mūsu mācību gadā. Kultūras pilī Ziemeļblāzma maija mēnesī tika godināti meža nozares izcilākie ļaudis, jau 10. reizi pasniedzot gada balvas Zelta čiekurs. Tā ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē. Balvas tika pasniegtas vairākās nominācijās. Viens no laureātiem nominācijā par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā ir Rīgas Teikas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Pēteris Kaļva. Pievienojamies sveicējiem! Latvijas valsts meži jau vairāk 8 gadus iegulda laiku, resursus sabiedrības izglītošanā par mežu vērtībām. Un mums ir īpaši gandarījums, ka šodien
Balvu par sabiedrības izglītošanu saņem arī viens no mūsu aktīvākajiem sadarbības partneriem, skolotājs Pēters Kaļva no Rīgas Teikas vidusskolas. Īpaši gandarījums ir par to, ka tieši pilsētas skola ir izpelnījusies šādu nozares vērtējumu un ir izdevies mežu ievest pilsētā. Jo vienmēr ir viegli, ja mežs ir tur patēs sliekšņu, iziet ārā. Kaut gan arī ne tas vienmēr izdodās skolotājiem, bet tieši pilsētas skolotājiem ir dubults izaicinājums bērnus ievest mežā, un Pēterim Kaļvam tas tiešām ir izdevies. Tāpēc arī šodien mēs esam šeit un sveicam, suminam mūsu varoni Pēteri un ceram, ka arī viņi, piemēram, sekos arvien vairāk Latvijas skolotāju. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Skola aicina vecākus pieteikt bērnus visa mācību gada garumā visās klašu grupās.